Sveiciens ģimenes skolā! Šodien raidījumā apskatīsim tādu tēmu kā dzīve bez bērniem. Jāsaka gan, ka par šo tēmu esam jau runājuši pirmajā sezonā, bet toreiz tas fokus bija saistīts ar veselības lietām, respektīvi, kā kādam no partneriem ir veselības problēmas, kādēļ ģimenē nav bērniņš pieteicies. Šajā raidījumā mēs runāsim par to, par apzinātu vēlmi dzīvot bez bērniem. Jā, un loģiski likās, ka tas pirmais sarunu biedrs šajā raidījumā varētu būt Vita, jo ar Vitu mēs tikāmies jau pirmajā sezonā. Viņa stāstīja par savu pieredzi un jau arī tās viņas stāsts bija jau saistīts ar to, ko mēs stāstījām par šo medicīnisko apsvērumu, kad bērniņi nav ģimenē nākuši. Bet Vita, kā sacīt, roka dziļāk to visu. Viņa pēta šo dzīvi bez bērniem tematu. Viņai jau ir savs Instagramā arī tāds profils, kurā viņa dalās savā pieredzē un, kā sacīt, arī pēta to visu ne tikai tādā pasaules kontekstā, bet arī kā tas notiek Latvijā. Tostarp runā arī ar sievietēm, kas ir nemazums. Kādā no viņas pētījumiem tās bija pat 100 sievietes. Un likās tā kā loģiski, ka viņa arī parunāt par to situāciju, kā tad ir šobrīd. Vai tiešām ir tā, ka šo sieviešu vai respektīvi pāru skaits, kuriem ir šis apzinātais lēmums dzīvot bez bērniem, palielinās vai tomēr nē? Nu, skatāmies. Skatāmies. Vecumā līdz 45 gadiem dzīve bez bērniem ir tas, kas raksturo apmēram katru 5., katru 4., katru 6. sievieti atkarībā no valsts. Un no šīm visām sievietēm īstenībā tikai 10% ir izdarījušas apzinātu izvēli. Un pārējie 90% ir saistīti ar veselības iemesliem, neauglību un citiem apstākļiem, kas nozīmē, ka sabiedrība redz to kopumu, bet īstenībā jau nezina iemeslus. Ja mēs runājam par vīriešiem, tad īsti tādas statistikas nav, tikai tik daudz, ka, teiksim, medicīnisko apaugļošanas procedūru ietveros apmēram katru 3. procedūru ir vīriešu iemeslu dēļ. Šajos 10%, ja tomēr paskatās, kas ir tie biežākie iemesli vai kas ir tie argumenti, kāpēc ir šis lēmums, ka es nevēlos bērnu? Jā, interesanti ir šī pasaules statistika, ka kopumā vispār pasauli ir pārapdzīvota. Un tad mēs, protams, skatāmies katrs uz savu valsti un runājam par to, ka Latvijā trūkst latviešu un vispār cilvēku. Bet īstenībā tie iemesli arī pētījumi pierāda, un arī es veicu tādu nelielu pētījumu ar 100 respondentēm, kā iemesli var būt divos virzienos. Viens, protams, ka tie nesaskan ar cilvēku personīgām vērtībām, vienkārši ar to, ka svarīgāk varbūt ir pašizaugsme, karjera, brīvība, kaut kādas attiecības vienkārši ar partneri, kas neiekļauj bērnus. Un tad šī otrs virziens, protams, ir tas, kas ir saistīts ar īstenībā dažādiem pasaules jautājumiem, drošība, pārapdzīvotība, videi draudzīga dzīve, ilgtspēja. Bieži arī šie lēmumi, kāpēc neradīt bērnus, ir ļoti saistīti arī, protams, ar audzināšanu, ar ģimeni, no kurienes šie cilvēki ir nākuši, arī iespējams ar kaut kādām bērnībā piedzīvotām traumām, traumatiskām pieredzēm, dažādām, arī vienkārši emocionālā audzināšanas komunikācijas ziņā, kādēļ cilvēks saka, nē, es neesmu pārliecināts, ka es būšu, piemēram, labs vecāks, tāpēc es negribu ar to riskēt un, piemēram, nodarīt kaut ko arī pāri savam bērnam. Tās sievietes, kuras ir pieņemtas šo lēmumu, tavuprāt, viņas brīvi par to var runāt Latvijā sabiedrībā? Domāju, ka nē. Ļoti reti, kura. Ja līdz kā tas ir slēgta vide vai tā ir anonīma aptauja, tā man arī pašas pieredze pierāda, es saņemu daudz atbildes un daudz viedokļus paplašinātus, bet līdz ko, gribētos uzaicināt kādu publisku sarunu vai interviju vai diskusiju, ir uzreiz problēma, tāpēc, ka tomēr cilvēkiem ir ļoti liela šī neizpratne un aizspriedumi pret īpaši, ja cilvēks pasaka, ka viņam varbūt viņš nevēlās. Jo viens ir tas, ka cilvēks saka, ka viņiem nevar būt kaut kāda iemesla dēļ, un tad, protams, turpinās šī nopratināšana, padomu sniegšana, komentēšana, cerības meklējuma un tam līdzīgi, kas arī traucē. Bet, cilvēki, kuri apzināti izvēlās tomēr arī sargā to savu vidi un varbūt kaut kādā savā iekšējā tādā kodolā par to runā, bet publiski tomēr tas ir ļoti stigmatizēts. Kas ir tas, no kā viņi, tavuprāt, baidās? Tā kā no nosodījuma?
Vai... Jā, to arī cilvēki atzīst, ka tomēr iekšēji es esmu, piemēram, pieņēmis šo lēmumu un labi ar to jūtos viena vai varbūt kopā ar partneri, bet tajā pašā laikā ir situācijas īpaši varbūt pat ģimenē, tuvākajā lokā, kad cilvēki jūt šo nosodījumu, šo milzīgo sabiedrības spiedienu, kur kāds nesaprot, kāpēc, teiksim, vecvecāks nevar piepildīt savas gaidas par mazbērniem, jo tās jau ir īstenībā viņa intereses un viņa problēma, ka viņš nevar tikt galā ar kaut kādiem jautājumiem. Tāpēc, jā, ir šis spiediens, nosodījums, gaidas, pamācības, viss, kas ar to saistīts. Kā ir kopumā skatoties šobrīd sabiedrība? Arī tu ļoti daudz ieguldi un runā par to arī gan publiskajā telpā un arī stāst caur savu pieredzi. Mainās sabiedrībai vispār mūsu tā gan izpratne, gan arī attieksme par to, pirmkārtām, jā, par šādiem apzinātiem lēmumiem, par bezbērnu, kad mums nebūs bērnu, bet vispār vai mēs saprotam, ko tad īstā bezbērnotība nozīmē? Tātad es esmu apmēram 3 gadus šajā tēmā, tā padziļināti interesējoties tieši par pētījumiem un tendencēm. No vienas puses gribās teikt, ka jā, sabiedrības izpratne un empātija tā kā uzlabojās, cilvēki vairāk mēģina izprast, kas ir tie iemesli vienai vai otrai pusei. No otras puses, kaut kādās situācijās saprotu, ka tas ir tāds burbulis, kurā es esmu, jo patiesībā jau ļoti bieži ir klasisks stigmas, klasiski aizspriedumi, un sabiedrībā vēl ir ļoti daudz, kam jāmainās. Bet, tas jau, man liekas, ir par jebkuru tēmu. Ja mēs gribam par kaut ko uzzināt vairāk, par ko mēs neko varbūt nezinām, mēs atradīsim iemeslus, kā uzzināt, kā kļūt labākiem cilvēkiem, kā iejūtīgāk komunicēt vispār, vienalga, kāds ir tas dzīves modelis. Kā jau raidījuma sākumā stāstīja par Vitu, tad arī viņai ir sava pieredze ar dzīvi bez bērniem. Un tomēr sarunā vēlējos arī ar viņu parunāt plašāk par to, kādas tad ir šīs sajūtas, runājot ar sievietēm, kuras tā apzināti izvēlas, ka viņām nebūs bērnu vai respektīvi pāri, kuri apzināti nonāk pie šī lēmuma, vai šādas situācijas, kā sacīt, arī atstāja emocionāli iespaidu uz viņu, kurai šajā gadījumā tā nebija tāda apzināta izvēle. Es domāju, es esmu pietiekami jau daudz dzirdējusi, interesējusies. Tas ir tas mans profesionālais aspekts, līdz ar to man tas īpaši netrigerē. Es vienkārši cenšos pieņemt, man vispār interesē dažādība un tādas lietas. Es cenšos pieņemt, ka var būt dažādas izvēles un lēmumi. Tas, kas vairāk droši vien tādus cilvēkus kā mani un līdzīgos, kuriem varbūt būtu gribējies bērnus, bet tas nesanāk, trigerē, droši vien ir cilvēki, kuriem vienkārši nejauši sanāca, negribēti sanāca, vai bieži vien mēs zinām ļoti tādi varbūt no nelabvēlīgām ģimenēm esoši cilvēki, kuriem ir ļoti daudz bērni, bet viņi aug varbūt nepārāk labvēlīgā vidē. Tas ir tas, kas varbūt liekas tā vairāk ieslēdz to netaisnīgumu sajūtu, bet izvēle, es domāju, vismaz manā gadījumā nē. Savukārt es raidījumā tikos ar Sondru, kura kopīgi ar vīru ir pieņēmusi lēmumu dzīvot dzīvi bez bērniem. Jāsaka godīgi, ka vairākas dienas vēl par šo tēmu domāju, un temats noteikti nav viennozīmīgs. Labrīt, Sondra, prieks tevi redzēt. Labrīt. Paldies, ka atsaucies raidījumam. Šodien mums tāda nosacīta smaga tēma, jo kas saistīta ar demogrāfiju, dzīvi bez bērniem, un parunāsim par to, kāda ir tavējā pieredze, jo tā ir unikāla arī tomēr. Ok. Sākumā, pats pirmais galvenais jautājums, kurā brīdī un kas tev lika pieņemt šādu lēmumu dzīvi bez bērniem? Tur laikam ir tādi 3 punkti, kuri iet ļoti secīgi. Pirmais prioritārais, otrais un trešais. Pirmais ir tas, ja es atceros sevi jau no 5 gadu vecuma, tad atceries, tad bija pasakas tajā laikā bērniem aktuāls. Un es vienmēr atceros, ka man bija karaļa valsts prātā, bet es biju karaliene, man bija vīrs, princis, obligāti, ka viņš bija princis, nevis karalis. Un man bija bērni apkārt, bet tie nebija mani. Tā kā kaut kādi ģimenes bērni vai tur kopumā. Un es sevi neesmu redzējis nekā savādāk. Es jau no bērnības zināju to, ka es nevēlos dzīvi ar bērniem savējiem. Vainīga pasaka sanāk? Nē, vainīgs ir tas, ka es pat tā jutos. Es jau jutos tā bērnībā. Un tas nav mainījies. Tas nav mainījies laika gaitā. Otrais varbūt ir tas, ka es neredzu
jēgu, kāpēc bērnu. Jo tad, kad es uzdodu vecākiem, kuriem ir bērni, viņi arī īsti šo jautājumu var atbildēt. Jo tipiskās atbildes – turpināt dzīvi, man kāds pienesīs ūdens krūzi, bet man tāda dvēseliska atbilde šo jautājumu nav. Un trešais ir tas, ka tad, kad es piedzimu, mums bija ap 6 miljardiem iedzīvotāji nedaudz pāri, un šobrīd ir 8 miljardi jau. Un man šķiet, ka mēs savu pasauli apēdam, un ja mēs turpināsim tā paplašināties, tad drīz mums šī pasaule nebūs, kur dzīvot. Un tas ir arī varbūt tāds, vēl trešais tāds punkts, kas varbūt arī to visu tā kā pastiprina. Un tad man viena no manām terapeitēm arī viņa teica, viņa saka, bet tu vari atbildēt, kāpēc tev vajag bērnu? Pieminēja man iepriekš arī rakstot, ka tas nebija tikai tavs viens lēmums, jo jūs esat precējušies, tev vīrs, kā otra puse tu uzņēma, vai jūs kopā to izdomājāt, kā notika tas process? Es to zināju jau visu laiku. Tas nav nekad mainījies, tas ir bijis tā kā stabili, un tad, kad es satieku otros cilvēkus, es to arī viņiem saku. Un mums ar vīru šajā domā ļoti labi sakrita. Man bija arī ar citiem, bet mums ar vīru man ir fantastisks vīrs, man ir fantastiskas attiecības, un mēs esam 3,5 gadus kopā, 3 gadus laulībā. Un man ir, pilnīgi, mums ir mūsu ģimene, bet mūsu ģimene, mēs esam 2, un tas man ir ok, un man patīk mūsu ģimene. Un viņam arī ir šādas asociācijas. Vai jums ir arī kaut kādi mājdzīvnieki? Jo tagad ir baigais jaunais trends, kad tieši viss ir sunīšiem, kaķīšiem. Kāpēc? Man ir laukos, man mamma dzīvo laukos Talsos, un tur ir mums kaķi un suņi, jo viņi var iet ārā. Tas ir pilnīgi cits dzīves stils. Mums ir iežogot teritoriju, un sunim ir pati sava dzīve. Ja? Viņiem, protams, patīk tas cilvēks, un man patīk, ka dzīvniekiem ir nevis tā kā piesieti cilvēkam, bet kad viņus arī audzē tā, ka viņi var dzīvot savu dzīvi. Un līdz ar to ir tā, ka es Rīgā noteikti to neredzu dzīvoklī. Mēs dzīvojam Rīgas centrā dzīvoklī, un es braucu uz laukiem pie mammas diezgan bieži. Es ļoti mīlu dzīvniekus, visticamāk, vairāk nekā cilvēkus, bet savējos man nav nepieciešama šī aizvietojamība, ko citi, man liekas, dara, bet tas ir tikai mans tāds viedoklis. Veidojot sev attiecības, meklējot partneri dzīves laikā, ņemot vērā tavus uzskatus par bērniem, tu mērķtiecīgi meklēji, ka viņš arī negribēs, vai kaut kādā brīdī pārdomās, padomāji par to arī? Noteikti. Es nedomāju, ka cilvēki pārdomā. Līdz ar to, ja gadījumā es iegāju kādās attiecībās, kuras redzēju, ka otram tas ir svarīgi, tas ir skaidrs, ka tās attiecības agrāk vai vēlāk beigsies. Iespējams, ka es biju jaunāka, es varbūt angliski nofeikoju, par to īsti nerunāju, jo šī ir tāda tēma, par kuru, ja tu runā, tad tev visi uzbrūk būtībā. Un līdz ar to ir tā, ka es uzreiz zināju, ka tam vīrietim, ar ko es apprecēšos, ir jābūt, vai būšu kopā ilgtermiņā, ir jābūt uz vienas lapas arī pirms manis. Un viņš arī pirms bija. Viņš arī to zināja jau ļoti, ļoti sen, ka viņš nevēlās šos bērnus. Jautājums, kā tu atklāji? Tā kā randiņā uzreiz? Jā, tas bija būtībā kaut kāds pirmais vai otrais jautājums, ko mēs runājam par nākotni. Jo tad, kad mēs abi sagājām kopā, mēs abi meklējām ilgtermiņa. Mums nebija tāds. Jo mēs ļoti ātri sākām dzīvot kopā, mēs ļoti ātri visu mēģinājām testēt, vai mēs sadarām. Mums patiešām tā sadarība ir ideāla. Man draudzenes parasti prasa, kur tad jums ir kašķi vai kā tādi. Man nav lielo kašķu, man nav nožēlas vispār nekādas, man ir ideāls attiecības. Man ir labākais vīrs priekš manis, kāds vien varētu būt. Super. Ir ieminējies jau par to sabiedrības un draugu viedokli. Kā tad ir dzīves laikā bijis gan pirms un tagad kopā dzīvot? Ar sabiedrības varētu padarīties par tādiem burbuļiem, jo es parasti saku, ir tie tev tuvie burbuļi. Jo mēs runājam par manu ģimeni, kas ir mani vecāki, brālis, māsa un viņu otrās puses. Viņi nekad to nav uzspieduši, mana mamma vienmēr to ir sapratusi. Viņa nekad neprasa, kad tad jums būs māc bērni vai kaut ko tādu. Nē, viņa ir ļoti atbalstoša un man ļoti paveicies ar manu ģimeni. Ja mēs runājam par manu nākošo burbuli, kas ir manas tuvākās draudzenes un draugi, tad viņi arī ir saprotoši. Man ir draudzenes ar bērniem, un mēs varam par to diskutēt. Un es īstenībā ļoti daudz ko par bērniem zinu, jo es esmu auklējusi ļoti daudz un jau no zīdaiņa vecuma. Līdz ar to mums ir tāda forša arī saruna veidojās par to, bet viņas arī neuzspiež.
Un tad ir tas nākošais burbulis, kas ir paziņas, kolēģi. Nu, tad kolēģiem un draugiem visiem ir šie attālākiem draugiem ir teiciens, nu, tu neesi satikusi īsto vīrieti. Es saku, tā, es esmu satikusi īsto vīrieti. Nu, tad, kad tev būs tavi bērni, tad tu pārdomāsi. Es saku, nē, es nepārdomāšu. Nu, vienkārši es to iekšēji zinu. Un tad ir šīs mācības un komentāri un viss tipiskais, ko sabiedrībā dzirdi. Un, nu, es diezgan vokāli pasaku, nu, ka man nav nepieciešams mācīt, bet citreiz tu sajūties tā, ka tev ir 30, man ir 34 gadi, tu satiecies ar kādu cilvēku, kuram ir 30 un 2 bērni, un viņš tagad tev skolos par to, ka tas ir nepieciešams. Nu, tas ir diezgan tāds nepatīkams temats. Un īstenībā vislielākā negācija ir no tiem cilvēkiem, kuriem nevar būt bērni. Jo tur ir šie pārmetumi. Nu kā, jo tur ir tāds iekšējais, un ar tiem cilvēkiem vispār par to nav iespējams runāt. Tāpēc ir situācijas, ka es sabiedrībā vienkārši, ja kāds man kaut ko pasaka svešs, es vienkārši pasmaidu, labi, jā. Tev sanāks tāda, vārdu apmaiņa ar tiem, kuriem nevar būt? Jā. Diemžēl jā, un bieži vien tas ir arī par to, ka ir šī aizvietojamība, ka ir tie suņi un kaķi un visādi citi dzīvnieki, kur visur pēc tam parādās. Un līdz ar to ir tā, ka, piemēram, pa ielu ejot, bieži vien runājam par suņiem, man ir sajūta, ka es eju ar to suni, nevis tas īstais cilvēks, jo viņi palaiž to suni pa priekšu. Tā kā viņš iet. Un kopumā man patīk suņi, bet man nepatīk iet kopā ar citu suņiem. Un līdz ar to ir tāds, ka man liekas, ka bišķiņ tā sabiedrība ir, tas ir forši tāds aizvietojamais objekts, bet kaut kādā ziņā man liekas, ka parisināt problēmas iekšēji. Nu, kāpēc tas tā ir un kopumā jā, tā kā tā. Kas vispār būtu tavs novēlējums, grūti pateikt, sabiedrībai kopumā, kas sastopās ar tādiem cilvēkiem kā tu, kuri pieņem šādu lēmumu bez bērniem dzīvot? Kas varbūt būtu tavi tips un triks vai ieteikumi, kā uzvesties un komunicēt? Es nedomāju, ka tur ir tips un triks tieši pret mani. Es vispār domāju, ka sabiedrībai ir jākļūst pieņemamākai. Diemžēl tā bērnu ekspektācija ir no ģimenes, kurā ir vīrietis un sieviete. Ja, piemēram, ģimene veido sievieti vai sievieti, vīrietis vai vīrietis vai vairākas visādas dažādas kombinācijas, tad šī bērnu ekspektācija nav tik liela. Un tas ir kaut kas iekšā, kas mums ir sabiedrībā kā tā. Es vienkārši domāju, ka cilvēkiem vairāk vajadzētu fokusēties uz savu dzīvi un savu laimes sajūtu un mazāk norādīt, kas citiem. Jo man šķiet, ka ir tā, ka, piemēram, es zinu, kas mani dara par laimīgu, un tu man, piemēram, pastāsti, cik tev ir grūti, ka tev ir grūti dzīvē, ka tev ir kaut kas tāds ļoti smags notiek. Un tad mana pirmā ideja parasti būs tev tagad sākt un mācīt, bet īstenībā tā nav, jo mana laime nav tava laime. Man tevi jāuzklausa un tevi jāatbalsta. Varbūt jāuzdod kaut kādu jautājumu, ko tu varētu darīt savādāk, bet šī mācīšana, man liekas, ka mēs pārāk viens otru mācam, nevis tik tiešām, jo tu vari mācīt arī caur jautājumiem, caur tāds populārais termins coachings vai ko tādu, ja? Bet man liekas, ka šī ir problēma. Tas nav par to, tā nav mana tieši, tā ir vispār sabiedrības kopumā problēma. Un man ir tik liels prieks, ka cilvēki atrod to savu un veido to savu dzīvi, kā viņi grib, nevis kā sabiedrība uzspiež vai kaut kādi standarti iemācītos. Savukārt šo raidījumu es tomēr vēlos noslēgt ar interviju, ko mēs veidojām pirmajā sezonā. Un tā ir intervija ar Sandu, kas mūs pati uzrunāja, lai dalītos savā pieredzē un savā stāstā par to, kāda ir tā ikdiena bez bērniem. Jo Sandai tas nav tāds apzināts lēmums, šajā gadījumā tas ir saistīts ar veselības lietām. Bet kāpēc es par to gribu runāt? Jo tomēr mēs runājam par tādiem lēmumiem un tādu ikdienu bez bērniem. Un ko Sanda vienmēr teiks, arī ģimene bez bērniem ir ģimene. Un tajā viņas intervijas laikā atklājās tās skaudrās realitātes par tām gaidām, ko mēs gaidām no sievietēm. Vīrs, respektīvi kāzas, aprecamies, tad nāks bērni un visu laiku ir šajā jautājumā, kad būs, un nav. Un kā jūtas cilvēks, kuriem to prasa? Neatkarīgi, vai tas ir saistīts ar apzinātu lēmumu dzīvot bez bērniem, vai arī šajā gadījumā, kas ir tāda bezbērnotība, apstākļos, kurus nevar ietekmēt, bet jebkurā gadījumā tas ir stāsts par to, kā mēs sabiedrība izturamies un attiecamies pret šādām situācijām. Skatāmies. Protams, tanī brīdī ir tā sajūta, kāpēc tas notiek ar mani. Un ļoti interesanti, ka daudz gadu garumā vienmēr ir tā cerība un visu laiku, būs, ja, un bieži vien arī speciālisti, protams, es esmu par šo arī ļoti daudz ko lasījusi un interesējusies,
un kā varētu darīt. Un iespējams, ka es neesmu visu izdarījusi, ko varētu vēl darīt. Un tad man viena no manām terapeitēm arī viņa teica, viņa saka, bet tu vari atbildēt, kāpēc tev vajag bērnu? Un tā laikam bija pirmais brīdis, kad es apsēdos un es īsti nezināju, ko atbildēt. Cik liekas vienkārši jautājums un tajā pašā laikā tik ļoti sarežģīti atbildāms, jo iespējams es caur to savu prizmu laidu cauri. Ja? Te es varu pilnīgi piekrist, ka katrs jau mēs ejam šiem saviem dzīves posmiem cauri. Un man arī ir bijis dzīves posms, kad nevis man ir, es pat neteiktu baltā skaudība, bet man ir grūti skatīties uz mamām, kuras gaida bērniņus, ja? Vai uz maziem zīdainīšiem. Es neslēpšu, un tā tas ir bijis, tāpēc, ka tu izlaidz caur sevi, kāpēc ar tevi tā nevarētu būt. Savukārt mans tas ieteikums ir šīs ģimenes īpaši, es domāju, sievietes. Es nesaku, ka vīriešiem tas ir vieglāk, ja? Viņi paši, ja gribēs, viņi paši sāks par to runāt. Un, manuprāt, visforšāk ir tā kā neuzdot šos jautājumus, ja, kad tad būs jums, vai tad jūs neesat, nedomājat, ja, un tā tālāk, tad cilvēki paši sāks runāt. Ja, un tas nenozīmē, ka ja tu šo goda jautājumu nepajautāsi, ka tad šis dialogs neveidosies vai šiem cilvēkiem liksies, ka tu pa viņu tā kā neinteresējies vai tā tālāk. Jo tu nekad nezini, kurā brīdī tieši šī ģimene šobrīd ir. Ja, iespējams, viņiem ir bijusi tikko neveiksmīga mākslīga apaudzošana vai nedod Dievs spontānais aborts. Tu nekad nezini, kam viņi šobrīd iet cauri, ka viņi iespējams šajā viesībās ir atbraukuši uzliekot kaut cik normāls sev masku, lai būtu cilvēkos, lai būtu sabiedrībā. Ja. Jo arī manā draugu un paziņu lokā ir cilvēki, kuriem ik pa laikam šo gribas pajautāt un pat nesen vēl, jā, un tad, jā, bet tas prasa arī diezgan lielu spēku. To tā kā pateikt un acīm redzot atkal notiek kaut kāds vecuma posma, tas šķirtne, ka tu esi gatavs pateikt, stop, šo man vairāk neprasa. Bezbērnotība. Par to mēs noteikti arvien plašāk un vairāk dzirdēsim sabiedrības dienas kārtībā. Es domāju, ka šis ir tas pieredzes stāsts, kas būs arī izplatīts nākamgad, aiznākamgad, iespējams pat plašāk, jo mēs redzam, ka tās situācijas, kas notiek pasaulē un kas ir tie faktori, kas ietekmē pārus pieņemt lēmumu dzīvot bez bērniem, ir joprojām klātesoši. Un, kā arī Vita ir izstrādājusi un stāsta, ir jau tie dažādie veidi bezbērnotībai. Tā negribētā bezbērnotība, respektīvi, kas ir tie apstākļi, kurus varbūt mēs tā nevaram pat fiziski ietekmēt, ja kā saka, tie bērniņi nevar būt, vai ir šī gribētā bezbērnotība, vai pagaidu bezbērnotība. Starp citu, arī tāda mēs būtu, jo tas ir tas brīdis, ka vienkārši pāris kādu laiku vienkārši negrib šos bērnus. Un tad, kad tie trīs svara kausi, ar kuriem mēs tādā savā ikdienā šobrīd dzīvojam. Savukārt man ar Sondru intervijā patika tas, ar kādu vieglumu viņa runāja par to, par tādu pasaules plašu skatījumu uz lietām un to, ka tiešām tās situācijas tik dažādas, ka vienam var patikt sunīši vairāk un viņš ir apmierināts, kad var ar suni vai kaķi vai kādu citu dzīvnieku dzīvot kopā un radīt to ģimenisko sajūtu. Citi dzīvo divatā. Un tā ir ģimene. Un tā ir arī ģimene, jā. Citiem varbūt bioloģiski, varbūt nebūt bērni, bet un citiem ir 4 bērni. Jā, un citiem ir 7 bērni. Un nedrīkst, man patika tas, ko viņi arī minēja par to, ka mēs tiešām bieži arī mācam. Mēs gribam mācīt, kā ir pareizi, bet nav jau tā, kā ir pareizi. Ir tā, kā ir, un katram tās domas, tā vērtības ir savādākas, un katrs mēs esam savādāks šajā pasaulē. Un katram arī tās pieredzes, jo kas man savukārt ir palicis no Sandas intervijas pirmkārtām par šīm pieredzēm, ka mēs nevienmēr zinām, kam vecāki vai pāri vai vispār sabiedrība, katrs cilvēks, kam iet cauri, un tas ir par to nevajag mācīt, vienkārši vajag pieņemt. Un otrs, kas man palika tāds ļoti spilgti arī šis jautājums, kāpēc es gribu bērnus vai kāpēc man vajag bērnus.
Ja mēs tā dzīvojam tajā sistēmā, piedzimstam, mācamies, iepazīstam otru pusīti, apprecāmies, loģiski bērni, bet vai mēs kādreiz tā godīgi esam sev pajautājuši? Kāpēc mums vajag bērns? Un te jau, kad jau pašam tev iekšēji šis jautājums ir atbildēts, tad jau ir tas vieglums, par ko runāja Sandra, vai ne? Jā, tieši tā, pilnīgi piekrīt. Tā kā viela pārdomām, un kā sacīt, lai skaistu dienu.